ir ļoti aktīvi iesākusies jaunās sezona bērzu papīrmalks un skuju koku papīrmalks tirgos. Nu, protams, gulsni vispār nerunāsim, tas nav apstājies jau 2 gadus, un arī kosmosā finierim sezona arī ļoti labi iesākusies. Baļķis ir stabils, nu, protams, gaidām, ka malka varbūt nedaudz piekāpjas un tā tālāk, ja? Bet kāpēc es šo saucu par kamikadzes gadu? Tāpēc, kad par to, protams, ļoti liels prieks, bet bērza papīrmalka un skujkoka papīrmalka ir uzņēmusi tādu augšupceļu dotajā brīdī. Cenas, ja gada sākumā pēc sezonas, teiksim, pēc ziemas, skujkoka papīrmalka maksāja ap 50 eiro. Bērza papīrmalka arī kaut kur apmēram tāpatās, ja? Nu, tas ir neprecizējot. Tad dotajā brīdī bērza papīrmalka piekāpa šonedēļ vienreizi. Skujkoka papīrmalka arī. Skujkoka papīrmalka pagājušajā nedēļā piekāpa jau. Un dotajā brīdī skujkoka papīrmalka jau maksā 63 eiro aptuveni. Jūs iedomājaties, tas ir kāpums jau pa 13 eiro, kas no 50 eiro, tas ir vairāk nekā 20%. Līdz ar to tas jau ir kosmos. Cirsmām cenas ir sākušas kāpt, tāpēc, ka papīrmalkām un finierim sezona ir principā par mēnesi 2 ātrāk sākusies. Bet vai viņi arī nebeigsies ātrāk? Un tāpēc šo es saucu par kamikadzes gadu, jo papīrmalku cenas ir ieņēmuši stabilu augšupeju un viņas kāpj. Bet cik ilgi viņas kāpj? Un parasti šie, ko mēs saucam parasti tirgu pa kamikadzēm, kuri saka, baigi kāpj papīrmalkas cena, bet kāps vēl. Un tu viņam paprast pēc nedēļas, jā, baigi labā cena, bet kāps vēl. Un tu viņam tā te paprast 10 reizes 2 mēnešu laikā, vai ne? Un viņš visu laiku atbild vienu un to pašu, un viņš nekad citu nepateiks. Līdz brīdim, kamēr atstīsies ap pieeja pret zemi, ja? Bērza papīrmalka un skujkoka papīrmalka dotajā brīdī ir kosmosa cenā, jau varētu teikt, jo kopš 2022. Gada enerģētiskās krīzes skujkoka papīrmalka ir bijusi tikai vienu brīdi dārgāk nekā tagad. Tas ir 2024. gadā. Un tad arī bija ļoti interesanta tendence, kad visi mežonieki arī bija šokā un nesprat, kas notiek, jo bija interesants tas, kad pavasarī sāk kāpt cenas, un viņas kāp līdz augustam, un viss jau gaida, parasti rudenīs sezonas sākās, līdz rudenim točna kāpj. Varbūt līdz janvārim, ja paveicās. Bet augustā paņēma un nokrit cenas. Un kā būs šogad? Kurā brīdī jūs plānojat to cirsim pārdot? Bet katrā ziņā ziņas ir labas, tirgus ir nenormāli aktīvs, viņš iet augšā. Cik ilgi viņš ies augšā un kad viņš kritīs? To jūs vērtējat paši, bet gatavojam savus cirsums, dastojam, ciršanas apliecinājumu. Tas ir tas, kas tagad ir aktuāls.